Esam tikuši līdz Alsungas estrādē un, kā izrādās, esam jau te bijuši. Pirms pāris gadiem, kad esam tikuši līdz Meža garu ciemam. Ar lielisku skatu izskatās uz Dižozolu. Jā, zaļā zīmīte ir. Skaisti. Un grāmatu plaukts. Grāmatas kapīts. Jā. Nu, nav jau pirmā zīmīte. Cerams, ka šis ir mūsu marķējums varbūt ceļa. Iesim tālāk redzēsim. Naku, 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 naku. Naku, 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 naku. Vēl viens iznāk. Nu, nākat, nākat. Nogājām no asfalta un jāiet iekšā prikšņos. Paldies Dievam, kāds ir gājis arī. Esam tikuši līdz Alsungas dzelzceļa stacijai, kas vairs nepastāv. Baigais pūpēds! Un labais. Šī tāds nebija redzēts. Skaisti līdzi. Nu, sieva, cik daudz cents redzēja? Un kur ir? Atstāja mežā? Maisiņš, kulīta? Vajag, vajag. Izvākam no meža un mazās priedītes tādā kā miglā. Jā, baigais skats. Meža masīvs, garais sils, jeb, kā saka, garsils. Var redzēt, cik tālu jau var redzēt, kamēr koka nav priekšā, jo krūmi te nav. Labais skats. Zviedru zvana tornis. Arī zvans ir augšā. Dūru kapos, 1908. gadā uzcelts. Vai tad nav skaisti šie Latvijas līdzeni? Nāk cievūs! Naku, 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 naku! Kā viss skatās. Apstāvā. Jā! Svešie! Un beigās arī atnāca. Govs nesam redzēt. Un mazie teliņi arī. Vecie padomi laika brīnumi. Jā, visādi brīnumi. Alsungas ziemeļstacija. Bijām dienvidstacijā pirms tam. Alsungas ezera dzirnavdīķis, laikam. Un iesim tur lejā. Sojosim iekšā, žibgrauz dabas takā. Kas te kaita? Cik noiet, sieviņ? 24. Ok. Dodamies lejā. Ko pēdējie metri palikuši? Tikām.
skaista diena, esam finišējuši gandrīz. Nu, kādu metru, 300, 400 vēl līdz finišam. Kādā pilskalnā mēs esam? Alsunga pilskalns. Uhū! Es tev filmēju. Tur ir bildi, ja? Būs bildi arī. Skaisti. Rudens, nāk rudens, apgleznot Latviju, bet necenties, nepūlies tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik